Viņš šķērso robežu, viņi iet līkumiem, jā. Tad tu ej un liekas, ka jau dažreiz ir godīgi pateikšu, dažreiz jau tā cerība zūd. Tev pietiek ar to, ka, man suņi patīk, es būšu kinologs. Nē, tas tā nav. Nezinu, kā hokeja mačs, kad visi gaida, būs tie vārti, nebūs. Un tad, beigās, jā. Man liekas, tas vispār ir tāds izsapņots bērnības sapnis. Tieši par suņiem. Man vienmēr ir patikuši suņi. Latgale, tas ir mans, jā. Es nāku no šejienes, arī gribu palikt. Pat teiksim, varbūt ne suns, bet pārinieks. Saprotu, ka tu jātulīt visi teiks, kā tā, protams, darba nav, jā. Mīļie cilvēki, jūs gribat teikt, ka suņi, kas sēž uz kēdēm, jūs nemoka neviens. Nā, ko tā robežsardze, kas tur katru ņem, tur, Cilvēku grupa ir, 15-20 cilvēki. Ja man nebūtu ieroču, kāda ir varbūtība, ka es pateikšu stop, ka viņi apstāsies un nebēgs, pareizi? Mani sauc Maija. Robežsardzē es dienēju 11 gadi. Sunim manam pašlaik ir pilni 9 gadi. Tas ir mans pirmais suns, jā. Dienēju uz Šķaunē, uz Baltkrievijas robežas te. Es pati nāku no šejienes, jā. Un otrs, ka bija arī pazīstamie, jā, kas šeit strādāja. Kā likās, vismaz kādu es te pazīstu, vismaz kā drošāk ir, jā, ka tu atnāc uz vietu, kur jau tu kādu zini, nevis tu atnāc nevienu nezinu. Tas ir, man liekas, tā pašsaprotami, jebkurā darbā tā ir. Un tas arī iesaka, es uz šejieni atnācu, tā arī es te paliku visu savu dienestu. Un turpinu viņu joprojām šeit, Šķaunē. Man liekas, tas vispār ir tāds izsapņots bērnības sapnis. Tieši par suņiem. Man vienmēr ir patikuši suņi. Man vienmēr tā kā mums mājās ir tie suņi, jā, man ģimene, mēs esam tādi suņu mīļi īsti. Es teiktu, laikam, no kājām līdz galvai, tas ir, es nekad neceros tādu laiku, teiksim, to periodu, lai mums nebūtu to suņu. Pat tagad man vecākiem ir 2 suņi lieli, un plus viņš, 3, jā. Un tāpēc arī gribējās, laikam, profesiju, kas ir saistīta ar tādu kā tavu sirdslietu, jā. Un kinoloģija, tieši arī bija tā profesija, kurā es sevi laikam redzēju, tiešām. Un kāpēc robežsardze? Tāpēc, ka, tu zināji, ka pēc tās koledžas absolvēšanas, jā, tā ir tā pati darba vieta, kas tiešām ir svarīga mūsu laikā. Un arī negribējās izskatīt tādus variantus, ka vajadzētu doties prom no šejienes. Ja tiešām Latgale ir fantastiska vieta, jā. Es neredzu sevi tādā pašā lielpilsētā Rīgā, jā. Nē, Latgale tas ir mans, jā. Es nāku no šejienes, arī gribu palikt un turpināt dienēt šeit. Saprotu, ka tu jātulīt visi teiks, kā tā, protams, darba nav, jā. Bet pagaidiet, paskatieties pēdējās tendences ir kādas, ka cilvēki tieši otrādāk atgriežas tajos laukos, jā. Kas vispār ir kinologs un kinoloģija? Bet tā īstenībā, kas ir kinologs? Vispār tas ir cilvēks, kas strādā ar suni. Jā? Un tas ir arī civilie kinologi, jā? Ir arī, mēs esam dienestā. Kinoloģija kopumā, teiksim, tā ir mācība par un ap suņiem, par viņu šķirnēm, par visu, kas saistīs ar viņiem, par viņu apmācību, par visu kopumā. Tas ir tāds globāli. Un kinologs, teiksim tā, viņš ir suņa pavadonis. Teiksim tā, kaut kādā mērā savā, jā. Mēs palīdzam viņam vienkārši, kā ir skolotājs skolā, jā, un ir kinologs, kurš palīdz, kā sunim iemācīties kaut ko jaunu, jā, sevi disciplinēt drusciņ, jā? Jā, viņš arī tam piekrīt. Un kā izskatās kinologa ikdiena? Tas ir, tu pamosties no rīta, tu padzer kafiju, tu paņem suni pavadā un jūs ejat staigāt. Izbraucam uz mežu, maksimāli cenšos viņam viņu izstaidzināt, tāpēc, ka tas ir liels suns, jā. Daži teiks, kā tā, liels suns dzīvoklī, tu jūs mokat viņu. Mīļie cilvēki, jūs gribat teikt, ka suņi, kas sēž uz kēdēm, jūs nemoka neviens. Es teikšu tā, šis suns dzīvo savu labāko dzīvi. Nav jāpārdzīvo par to, ka viņš tur viss viņam ir strikti. Mēs atnākam mājās, tur ir liels būris, es viņu tur iebāžu un visu viņš man tur sēž tikai līdz nākamajai maiņai. Nē, viņš ir tāds pats suns kā jebkuram cilvēkam, kuram ir mājās suns.
suns kakis. Viņš brīvi pārvietojas par dzīvokli, viņam ir sava vieta, viņam ir savas mantiņas. Jā, un, arī, teiksim, tāda varbūt drusku visatļautība mājās un dienas, tās atšķirīgas lietas, jā. Dienestā, jā, viņš ir dienestu suns, bet, teiksim, varbūt ne suns, bet pārinieks. Nezinu, man tā kā mēlekam neceļas, tomēr, jā, viņu nosaukt, suns, jā. Viņš ir pārinieks. Tas ir pārinieks, kas ar mani ir dienā, uz kuru es varu paļauties, bez kura es nevaru iedomāties savu, teiksim, ikdienu, jā, darbā. Mēs pildam visus tos pašus pienākumus, ko visi pārējie uz robežas. Mēs ejam patruļās ar dienestu suņiem, jā, gar robežu mēs patrulējam. Piemēram, kad tie norīkojumi citi, jā, viņi konstatē, kinologs ir mobils, viņš uzreiz atbrauc un tiek, sākta tā pēdu dzīšana, teiksim tā. Lai mēs esam vienmēr pieejami un suns ir, tā kā atpūties, jā. Jo suns nav robots, viņš nevar strādāt 24/7, jā, jo tagad es teikšu tā, mums ir tāds kā atvaļinājuma periods, tā ir ziema, jā, kad sniegs un kad, pēdas, pašsaprotam ir labi redzamas. Bet tieši, kad sniegs noiet un tas moments, līdz viņš uzsnieg, tas ir ļoti intensīvs darbs visiem suņiem. Viņi ir maksimāli noslogoti. Diemžēl suņu nav tik daudz, cik viņu gribētos. Tu nezini, kad tu konstatēsi to tieši pārkāpumu, jā. Varbūt tu viņu konstatēsi pēc 100 metriem, bet varbūt pēc 8 kilometriem. Un iedomājieties, suns noiet tos 8 kilometrus, un plus viņam vēl jāiet pakaļ pie migrantiem, jā, kas ir šķērsojuši robežu, un tie var būt 11 kilometri. Nav teiks, ka tur viņi sēž pirmajos tajos krūmos 400 metri no robežas. Ir gadījies, ka mēs ejam entos kilometrus, tik tiešām entos. Bet dažreiz ir diezgan ātri aizturēšanas gadījumi, kad tiešām to izbrauc uz notikuma vietu, kad jā, un ātri viss nostrādājas, un 15 minūtes un viss ir gatavs. Bet dažreiz paiet pusdienas, lai tu tā kā panāktu to grupu. Šogad mums sanāca tā, ka sunim bija saites plīsums. Jā, mums bija operācija. Mums bija tāda diezgan smagā atkopšanās pēc tās operācijas, jā. Un pēc 3 mēnešiem mēs atgriezāmies dienestā. Protams, līdz galam, tas ir jūtams, jā. Mēs vēl joprojām mums rehabilitācija, mēs braukām uz Rīgu pie fizioterapeita, mēs atkopjamies, jā, lai pilnvērtīgi varētu tomēr. Tagad ir savas nianses, ir grūtāk, jā. Pēc katras, piemēram, tās pašas pēdu dzīšanas, jā, sunim tiek veikta masāža, lai, atvieglotu to slodzi uz tās kājas, kur viņš veik, ir kā ir. Bet vai ir bijusi kāda situācija, spilgtā izturēšanas epizode vai tā pati pēdu izsakošanas epizode, kas jums ir palikusi tā prātā vai izcēlē? Es teikšu tā, laikam pa visu šo laiku, jā, tas periods jau būs 5 gadi, jā. Es droši varu pateikt, ka laikam ir bijušas 101 pēdas, jā. Un es domāju, tas ir katram kinologam. Tas nav tikai man, tas ir katram kinologam, kas strādā. Jebkurš jums to pateiks, ka to pēdu ir bijis nenormāli daudz. Un katras pēdas ir savādākas. Katra situācija, viņa ir pilnīgi, līdz aplamam nonāk, jā. Kad tev liekas, tu sāc dzīt tās pēdas, un viņi nav tā kā, kas ir vispār pēdu celiņš cilvēku izpratnē, jā. Kas ir pēdas? Liekas, tā kā tu šķērsoji robežu, jā, un tā kā, un tu ej, jā. Pa taisnā līnijā viņš tur iet, tā tas nenotiek. Viņš šķērso robežu, viņi iet līkumiem, jā. Un tev liekas, ka tu dzen tās pēdas, un tevi tā kā, vet, un tu kā tā, nopietni. Un tad tu ej, un liekas, ka jau dažreiz ir godīgi pateikšu, dažreiz jau tā cerība zūd tev. Pēc centiem kilometriem, jā, kad tu esi vienkārši viss lapišs, tu paskaties uz to sunu, jā, ka viņš, bet viņam reāli tā motivācija, kur tā sunim tāda motivācija? Viņš iet, nezinu, tajā karstumā, augstumā, viņš iet. Domāju, ja viņš nepadodas, mums nav tiesība padoties arī. Mēs ejam, un liekas, kā? Un beigās vienkārši aiz līkuma, jā, aiz krūma kāna, un viņš vienkārši apstājas un uzrāda tev, ka ir grupa. Un tas ir tāds gandarījums, es teikšu, man liekas, gan visiem, jo kinologs, tas ir cilvēks, kas strādā
saikne ar visu komandu, jā, ar visiem, jā. Tas nav tā, ka, piemēram, es, suns un viss, nē, man ir pārinieks, tā ir dežūra daļa, jā, kur arī vienmēr tā kā zvana, jautā, kur mēs kā, tā ir priekšniecība. Tas ir, nezinu, kā hokeja mačs, kad visi gaida, būs tie vārti, nebūs. Un tad, beigās, jā. Tas gandarījums, ka, jā, ir aizturēti viņi un viņi panākti aizturēti, jā. Gan mums, gan sunim, gan visiem, man liekas. Tā gandarījuma sajūta tomēr ir par savu paveikto darbu. Un ka tas nav, pa tukšo. Jūs varat iedomāties, ka, mans pārinieks, jā, es, un otrs mans robežsargs, jā, mēs esam divatā. Plus viņš. Un cilvēku grupa ir, 15-20 cilvēki. Ja man nebūtu ieroču, kāda ir varbūtība, ka es pateikšu stop, ka viņi apstāsies un nebēgs, pareizi? Ierocis, jā, cik tas neskanētu banāli, jā, tas ir tāds arguments, lai apstātos. Bet kā izdodas apvienot šo dienestu ar privāto personīgo dzīvi? Tas viss ir apvienojums, jā. Pie mums dienas sievietes, meitenes, jā, kurām ir tur pa 2, pa 3 bērni. Ticiet, man to visu var apvienot. Tas nav tā, ka tu viss čau jāsaka dienestam, jā. Tas viss labi ir apvienojums. Vienkārši tā ir vēlme, jā. Bet arī tas ir, protams, atkarīgs no tavas ģimenes, jā. Ir jābūt atbalstam no ģimenes, jā. Darbs mums ir tāds specifisks, jā. Mēs, piemēram, ja man mājiņa sākas tā nosacīta, jā, tur no rīta, jā, kādiem 9. Savu mājiņu var 7 iesākt no rīta, jā, ja man izsauc. Es viņu varu arī pabeigt, ne jau vakarā tur 9, kad strikti man tur vai 10. Es viņu varu pabeigt arī pēc pusnakts. Tāds ir mans darbs, un ar to, tā kā ģimenei ir jāsamierinās, jā, ka tu nebūsi mājās. Jā, tur var sildīt vakariņus, es būšu tur 10:30. Nē, tā nav. Ja tīpaši tagad, pēdējā laikā, atkal atkārtošos ar visu šo situāciju, tu nekad nevari būt droši. Tevi var izsaukt nakts vidū, jā. Tevi var izsaukt agrāk no rīta, vai tev vienkārši piezvana, saka, tā kā varētu lūdzu ātrāk atbraukt, mums, ir kā ir. Ok, jā, tu brauc. Tāds ir darbs, tāds ir dienests. Bet, ja mēs ejam bērnu kopšanas atvaļinājumā, jā, un suns ir, teiksim tā, tādā darba plaukumā, jā, tad suns tiek atdots citam kinologam, jā. Jā, viņš ir valsts, tas nav mūsu privātais, jā. Jā, suni ir tik tiešām daudz ir ieguldīts, un tagad 1,5 gadu, tā kā tas suns tiek izrauts no dienesta, jā. Tāpat laikā mums tik tiešām ir, teiksim tā, suņu deficīts, tiešām suņu ļoti maz. Nav tās tieksmes cilvēkiem vēlmes iet par kinologiem. Pēdējā, pat tiem 10, 11 gadiem, ko es strādāju, kinologu bariņā, laikam, pēc manis atnāca vēl viens kolēģis, viss. Citi, kas nāk, neviens negrib ņemt suni, jā, strādāt ar to pašu suni. Visiem ir forši, tā kā tu redzi tādu lielu sunīti, jā, viņš visu māk, liekas super, jā, bet, diezgan ir jāiegulda tajā. Tev ir jāapzinās to, ka tas nav tā kā, tev pietiek ar to, ka, man suņi patīk, es būšu kinologs, nē, tas tā nav. 1,5 gadu apmēram, jā, vispār suns tiek apmācīts. Jā, apmācības notiek Rēzeknē, koledžā, tu tā 1,5 gada laikā braukā. Tev ir kursi, ar tevi strādā instruktori. Beigās tu kārto to klasi tā saucamo, jā. Ja suns nokārto visus testus, viņš tiek pielaists dienestam. Ir gadījumi, kad suņi nenokārto un viņi netiek pielaisti dienestam. Arī ir tādi gadījumi, jā. Bet tas jau notiek tajā, teiksim, tā kucēna vecumā. Viņi tiek, norakstīti, jā. Izbrākieti tas tā kā ir, ne īpaši tāds labs vārds, jā, bet lai arī cilvēki saprastu, ja suns ir neatbilst dienestam, tas nenozīmē, ka viņš nav kaut kāds nepareizs, jā, viņam kaut kas nav tā. Nē, viņam varbūt viss ir tā. Vienkārši, tās iemaņas, kas ir vajadzīgas dienestam, viņam nav, jā. Varbūt viņam ir tur bail no kaut kādām slidenām virsmām, jā. Tas ir vairāk tiem suņiem, kas, tā kā narkotisko vielu, jā, un sprākstvielu suņi, jā, kas meklē. Bet, varbūt ir no tām pašām skaņām, jā, skaļām skaņām arī. Tās ir tādas nianses. Nav teikts, ka pēc tam tas suns
pāries viņam tās visas fobijas. Nav. Bet cik ilgs vispār suņiem ir dienas? Darba ilgums ir principā individuāli atkarīgs no katras suņa. Jā. Viens suns var tajos 4-5 gados aiziet veselības problēmu dēļ. Kā jebkurš, tas ir dzīvnieks, jā, viņam arī ir traumas. Jā, ir dažas traumas, pēc kurām, diemžēl, suns nevar vairāk atgriezties dienestā. Bet dažs labs suns var nodienēt 10 gadus, 11, bet arī tas ir tā individuāli. Mēs skatāmies, mēs izvērtējam kopā ar vetārstiem, jā, viņa veselības stāvokli, tiek veiktas pārbaudes, jā. Jo sunim jau kaut kas tā kā, ar veselību paliek tā kā, švakāk, jā, sliktāk kaut kas. Suns pakāpeniski tiek jau norakstīts, jā. Mēs tā pakāpeniski mēs tam tā gatavojam arī, gan sevi morāli, jā, gan suni. Jo darba sunim, jā, vispār palikt bez darba, man liekas, tas ir tāds, ka tevi izrauj no tās vides, jā, kurā tu vienmēr esi pieradis, jā, būt. Un tev vienkārši paņem vienā momentā un izrauj, izsvieš no tā. Man tā bija, ka viņam bija tā operācija, jā, tik tiešām līdz operācijām mēs nebijām arī dienestā kādu laiku, un pēc operācijas tas laiks. Un skatoties uz savu suni, man likās, ka viņš vienkārši, tās acis viņas paliek tik bēdīgas, ka tu brauc maiņā un tu viņu neņem līdzi. Un tad viņš skatās uz tādām acīm un nesaprot, kāpēc. Tu esi formā, bet es nebraucu līdzi. Kāpēc? Un viņam pilnīgi, līdz tādam, ka viņš vienkārši aiziet apguļus, bet nenāk atvadīties. Jo, reāli viņam, es uzskatu, ka tā ir tāda trauma. Kāpēc tā? Jo suņam arī ir jūtas, jā. Viņi arī saprot daudz ko. Varbūt tā liekas, jā, ka suns, kas tur, paņemsiet citu. Nē, tas tā nenotiek. Katrs suns, viņš ir individuāls, jā, otra tāda nebūs. Man arī saka, tu jau 9 gadi sunim, tā kā jādomā par jaunu. Godīgi, ja es sāku par to aizdomāties, man ir līdz asarām, jo es nevaru iedomāties, kā es bez viņa. Tā kā es viņš es, jā, mēs esam komanda, jā, un es saprotu, ka pienāks, jā, tas brīdis, bet gribētos maksimāli tā kā to laiku pavilkt, jā. Bet mocīt arī nemocīšu, varat neuztraukties. Bet kas notiek ar suni pēc dienas beigām? Viņš tiek, kinologs paņem viņu pie sevis. Un tad, jā, viņš paliek vienkārši kā ģimenes loceklis, kurš vairs nedodas darbā. Viņam ir tā saucamā pensija. Bet kāda ir sadarbība ar bruņotajiem spēkiem jums? Pašlaik viņi ir tāda diezgan cieša, teiksim, jā. Ar visu radušo šo situāciju, jā, kas pat labi notiek uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mēs viņus iesaistām tās pašās patruļās, jā. Viņi patrulē. Ne tikai uz robežas, jā, pierobežā, joslā tai paši. Un tas ir, teikšu tā, tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts mums pašlaik, jā. Jo mūsu resursi nav tik lieli, jā, to var redzēt, paši redzēt, jā, nav mūsu daudz. Un tas ir labs atbalsts mums, tiešām. Bet jums arī jaunie formas tērpi ir tādi paši kā bruņotajiem spēkiem, lai gan ir arī atšķirības zīmes? Jā, tagad mums ir tādi paši, jā, tiešām. Ērtuma ziņā, jā, viņi tiešām, es teikšu, ir ērtāki nekā mūsu iepriekšējās, jā, tās zaļās formas. Diemžēl, teiksim, jā, tagad tā individualitāte ir zaudēta, jo cilvēkiem ir grūti mūs atšķirt, jā. Un mēs ar to bijām saskārušies, tā kā viņas skatās un tā, kas jūs tagad, tā kā robežsargi, kas zemesargi un bez, kā nevar īsti saprast. Cilvēkiem ir jādod laiks vienkārši, lai viņi tā kā pierot, jā. Jo pašlaik arī ne visa robežsardze pilnībā ir pārgājusi, jā, uz tiem jaunais formas tērpiem, piemēram, cik es zinu, Rīgā, jā, viņi vēl, tajās vecajās formās, jā, mūsu steigā. Un varbūt tas arī cilvēkus mulsina, kā tā, viena kā ir zaļa, viena ir tā kā, tāda kā bez. Es domāju, vienkārši nepieciešams laiks cilvēkiem, jā. Lai pierastu pie tā, lai saprastu tās arī atšķirības zīmes, jā, jo stāvot tā, pati redzi, ka ir grūti saprast, kas es esmu, jā, jo man atšķirības zīme ir te un te. Tā kā, labi, jā, ja tu esi tāds sacīgāks, jā, tad tu vari pamanīt, bet ja tu tā kā skaties tieši man seju un tā kā mēģina kā cilvēks, kā pēta vairāk tā kā formu un mēģina tā, jo iepriekš jau mums, bija skaidri zaļa formas tērpa,
tas ir robežsargs, jā. Nu, tagad, jā, drusku grūtāk ar to atšķiršanu, bet tas ir laika jautājums, es domāju. Bet tīri tā sadarbības starp dienestiem, to starp arī bruņotajiem spēkiem, kas ir tas, ko jūs savstarpēji varat viens no otru mācīties? Nu, teiksim tā, mūsu vispār, viņu, jā, darba specifika un mūsu darba specifika, ir diezgan dažādas, jā, teiksim. Es domāju, ka, tieši no sava, jā, skatu punkta, jā, ko es varu pateikt, ko viņi varētu mācīties no tāda darba kā kinologs, jā. Es viņu varu iemācīt meklēt pēdas, jo bieži vien smējas, tā kā kinologs, tā kā arī var bez suņa. Jā, tiešām, cilvēks, kad tev ikdienā ir saskarsme, jā, ar to pēdu dzīšanu, jā, tu jau sāc tā kā labi atšķirt tās pēdas, kuras ir dzīvnieku, jā. Cik nebūtu smieklīgi, es taču aļņoju tās pēdas, ko tu nevar atšķirt neko no cilvēka. Ticiet man, mīļie cilvēki, dažreiz nevar. Bet tieši no NBS, es nezinu, varbūt, ko mēs no viņiem varam mācīties, ka varbūt, teikšu tā varbūt viņu attieksme, kad cilvēki atbrauc uz robežu un tu redzi to atdevi, un viņi vienkārši tā uguns acīs, ka viņi pilnīgi to gatavi, davai maucam. Un domā, bāc, jūs uz bačanēm strādājat, vai kā viņi saka, tā, mums kur mums tā, jā, mums tur vajag tur slēpni, jā, tā, tolīt ātri tur tas noorganizē visi, viņi tur 5 minūšu laikā tur ir sagatavojušies six-wheeleriem vai uz automašīnām, ir iesēdušies, visi viņi brauc, viņi patrulē. Vienkārši tā atdeva, jā, ar kādu cilvēku ir gatavi strādāt. Pie mums ir braukuši gan no Rīgas, jā, cilvēki, kur ir tik tālu un tās robežas, jā, un atbrauc, viņi ir liekas, vienkārši, tā attieksme, jā, un tas spars, ar kur viņi ir gatavi vienkārši tur dienu un nakti, ja vajag mums, ka mēs sēdēsim, mēs tur sargāsim, mēs tur darīsim to. Un, vienkārši jāsaka, liels paldies viņam par tādu. Gribētos ar vairāk tādu cilvēku, un ne tikai NBS vidū, jā. Gribētos, lai tā kā varbūt tiešām vairāk cilvēku tā kā mēģina izprast to profesijas mūsu būtību. Ne tikai, ja tur runa par robežsardzi, jā, par tiem pašiem bruņotajiem spēkiem, jā, par tiem pašiem zemesargiem, jā, par to pašu policiju. Katrs dienas viņš dara savu darbu, jā. Pilnīgi tās funkcijas ir atšķirīgas, jā. Bet pašlaik mēs esam apvienojušies visi kopā, jā, lai sargātu robežu. Jā, varbūt atkal visi sāks tagad stāstīt, ko tā robežsardze, kas tur katru ņem, tur, Es gribu pateikt cilvēkiem, tu nāc un pamēģini, kā tas ir. No malas vienmēr ir vieglāk. Par jebkuru darbu, jebkuru tu vari no malas baigi gudri spriedelēt. Varbūt, liekas, ja tev tā, tu pamaini darbu. Nē, es negribu mainīt darbu. Es nesaku, ka man ir slikti, jā, ka man kaut kas nepatīk. Bet man nepatīk tā cilvēka, laikam, attieksme un tas viņu viedoklis. Vienmēr ir viegli spriest no malas. Kad tu neesi iejuties mūsu ādā, jā. Gribētos, tā kā pirms cilvēki varbūt arī raksta, jā, kaut ko, jūs sākumā vienkārši padomājiet, jā, ko jūs rakstat. Vai tu rakstītu to pašu, ja tava sieva, meita, dēls, tur mazdēls, dienētu robežsardzē, vai tu rakstītu to pašu? Un tas netiecas tikai, laikam uz robežsardzi, jā, tas attiecas uz mūsu visu dienestiem. Tā ir tāda sāpe, kas ir sasāpējusies, jā. Nē, protams, ir daudz labu komentāru, un paldies tiem cilvēkiem, kuri reāli, tā kā saprot to. Varbūt saprot vairāk arī tie, kam ir kaut kādi draugi, radi, tur ģimene, kas varbūt tieši ir saistīta. Jā, varbūt viņi vairāk tajā saprot. Bet mēs esam atvērti, jā. Jums ir kaut kādi jautājumi, jums vēl ir kaut kas droši jautājumi. Mēs neesam tā struktūra, jā, kas tur slēpsies un neatbildēs. Bet jūs arī, robežsardze kopumā ir tā, kura sargā Latviju no 1 centimetra. Burtiski, jā. Fiziski. Jā. Ko tev pašai nozīmē drošība? Kā tas jautājums, tas ir interesants, jā, tu viņu vari traktēt dažādi. Principā, kas man ir drošība, jā, kad mēs stāvam te, jā, un tev virs galvas nekas nelido, jā. Pilnīgs miers un klusums. Ja mēs apkārt paskatāmies. Mierīgi, klusi, jā, es domāju, ka tā ir drošības sajūta, jā, kad tu vari iziet pat laikā naktī, uz ielas, jā, un tu zini, ka tu pa galvu tur neviens neiedos.
tas tā jau, jā, bet tieši par robežu, jā, tieši par visu situāciju, kas ir pasaulē, jā, drošība ir tad, kad tu esi pārliecināts, ka nākamā diena pienāks, laikam, jā. Ka, piemēram, arī tagad. Paldies Dievam, ka mums ir tas, kas tagad ir, jā, viss ir mierīgi, un mēs stāvam, runājam, jā, un virs galvas mums nekas nelido, nav jābaidās, ka uz galvas kāds uzkristīs pareizi. Tā ir tā drošības sajūta, un to drošības sajūtu mēs varam panākt tikai visi kopā. Ne no mums vienīgiem tas ir atkarīgs, jā. Tas ir atkarīgs no katra cilvēka, no katra iedzīvotāja. Tāpēc pareizi saka, ka mana Latvija, mana atbildība.